Raidījums kontakts ar doktoru Čārlzu Stenliju, nesot evaņģēliju visā pasaulē. Turpmāk raidījumā kontakts, kā pieņemt apsolījumu kā savu. Bībelē ir daudz brīnišķīgu apsolījumu. Dieva pasludinājums par viņa nodomiem mūs dāsni apdāvināt. Apsolījumi veido būtisku daļu no svētajiem rakstiem. Bībelē atrodam vienu apsolījumu pēc otra. Dieva mīlestības izpausmes, Dieva rūpju izpausme, Dieva nodomu izpausme, ko Viņš vēlas paveikt mūsos un caur mums, Dieva gribas, nodoma un plāna izpausme ne tikai mūsu dzīvē, bet visai viņa valstībai. Apsolījums pēc apsolījuma. Visu šo daudzo gadsimtu gaitā neviens no apsolījumiem nav aizmirsts, neviens no viņa dotajiem apsolījumiem nekad nav lausts. Tieši tādam Dievam mēs kalpojam. Visi šie apsolījumi, tie ir izteikti mums, un tiem vajadzētu kļūt par svarīgu mūsu dzīves daļu. Ik katru dzīves dienu mums vajadzētu būt pateicīgiem. Viss, ko tu par viņu tici, viss, ko tu tici par Jēzu, visa tava ticība ir balstīta uz Dieva apsolījumiem. Un es apjaušu traģēdiju daudzu cilvēku dzīvē. Šie apsolījumi ir liela bagātība, kas ir neizmērama, nesaskaitāma, bet cilvēki dzīvotāji tieši blakus, un tā arī nekad neierauga to kā savu. Cik briesmīgi Dieva bērnam, Jēzus Kristus sekotājam, kuram dāvāti neskaitāmi Dieva apsolījumi, tos atstāt novārtā. Mēs vienkārši tos atstājam. Mēs sūdzamies, mēs nopūšamies par visu, kā mums nav, par visu, kas notiek mūsos, par visu, ko dzīvē piedzīvojam, neapzinoties un neredzot, ka tas, kas mums patiešām ir vajadzīgs, ir atrodams tieši šeit, Dieva vārdā. Šī ir 4. svētruna no sērijas Dieva apsolījumi, un šodien mēs runājam, kā pieņemt šos apsolījumus kā savus. Apsolījums paliek tik kā vārdi, ja tas netiek pielietots. Klausies uzmanīgi, veic pierakstus, jo visticamāk ir kādi apsolījumi, kurus arī tu citē. Vai tu tiešām saproti un tici, ka šie apsolījumi attiecas arī uz tevi? Es ceru, ka tā. Atveriet Ebreju vēstules 10. nodaļu un izlasīsim dažus pantus. Visa vēstule ebrejiem ir viens liels iedrošinājums. Vēstules lasītāji piedzīvo grūtības, sākot ar 34. pantu, 10. nodaļā par viņiem ir teikts, jo jūs esat cietumniekiem līdzi cietuši un ar prieku uzņēmuši savas mantas nolaupīšanu, zinādami, ka jums ir labāka un paliekama manta. Neatmetiet tāpēc savu cerības drosmi, tā ir liela alga. Jo jums vajag pacietības, lai Dieva prātu darījuši iemantotu apsolījumu. Ja es jums jautātu, kurš ir jūs mīļākais apsolījums no Dieva vārda, daudzi nekavējoties man spētu atbildēt, bet tikpat daudzi nevarētu, jo kaut kādā ziņā esat sākuši ticēt, ka rakstos atrodamie apsolījumi neattiecas uz jums. Tāpēc es gribu ieviest skaidrību, kāpēc apsolījumi jūsu dzīvē ir tik svarīgi. Ticēt tam, ko viņš ir teicis, un pieņemt viņa apsolījumus kā savējos. Palūkosimies, ko mums saka raksti. Pirmais, par ko mums jārunā, ir daži jautājumi, kurus svarīgi uzdot. Un pirmais no tiem
Vai visus rakstos dotos apsolījumus varam attiecināt uz sevi? Ko jūs atbildētu? Es jau tā domāju. Nē, nevaram. Ne visi Bībeles apsolījumi ir domāti mums šodien. Piemēram, dāmas, vai jūs domājat, ka tad, kad jums paliks 90 gadi, Dievs teiks, ka jums piedzims bērniņš? Nē, tā nebūs. Un starp mums nav neviens vīrs, kurš domātu, ka 100 gadu vecumā kļūs par tēvu. Tas ir apsolījums, ko viņš deva Sārai un Ābrahamam, nevis mums. Lai arī daudzi no šiem apsolījumiem netika doti mums, tie tika doti tiem, uz kuriem viņš runāja mūsu vietā. Palūkosimies, kā Dievs darbojās Ābrahāma, Jozuā, Jāzepa, Daniela vai Dāvida dzīvē. Mēs redzam, kā Dievs darbojās, ko viņš darīja. Lai arī viņš neizteica tos apsolījumus mums, mēs ieraugām, kā Dievs darbojās starp vīriem un sievām tajās dienās. Šodien viņš reizēm darbojas tāpat, reizēm citādāk. Viņš darīs kaut ko līdzīgu, lai arī tas apsolījums nav dots mums, bet gan viņiem. Redzot, kā Dievs ir darbojies viņu dzīvē, mēs apjaušam, kā Dievs apmierina vajadzības un piepilda mūsu sirds ilgas. Piemēram, viena no visu laiku labākajām mācībām rakstos ir par to, kā Dievs izrīkojās ar Jāzepu. To, ko viņš apsolīja Jāzepam, viņš piepildīja. Kad lasu, ko viņš darīja Jāzepa dzīvē, tas mani svētī un iedrošina. Viņš deva apsolījumus viņiem, bet tie ir apsolījumi arī mums, no kuriem varam mācīties. Ir vēl kas ļoti svarīgs, lai atbildētu uz jautājumu, kam ir tiesības pieņemt Dieva apsolījumus kā savus? Vai tu teiktu, ka ikvienam ir tiesības pieņemt Dieva apsolījumus kā savus? Redzu, ka klausāties uzmanīgi. Nē, tā nav. Vienīgi ticīgie var uztvert apsolījumus no Dieva kā savus, ar vienu izņēmumu. Neticīgais, jeb cilvēks, kurš vēl nav glābts, bet to vēlas, var kā savu pieņemt šo apsolījumu. Jo, ja tu ar savu muti apliecinās Jēzu par kungu un savā sirdī ticēs, ka Dievs viņu uzmodinājis no miroņiem, tu tiksi izglābts. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka devis savu vienpiedzimušo dēlu, lai neviens, kas viņam tic, nepazustu, bet dabūtu mūžīgo dzīvību. Tātad Dievs ir devis tādus apsolījumus, kas ir attiecināmi uz visiem. Neticīgais kā savu var pieņemt apsolījumu par pestīšanu, pēc tam viņš var pieņemt arī pārējos apsolījumus. Neticīgs cilvēks nevar lūgt, ak, Dievs, man vajag to, man vajag šo, apmierini manu vajadzību. Kāds teiks, bet vai tad viņš nav radījis mūs visus? Jā. Bet, kad tu sacelies pret Dievu, atsakies atzīt viņa dēlu kā savu glābēju, tad tu esi ārpus ģimenes, tev nav tiesību. Tev nav tiesību Dieva apsolījumiem, kurus viņš deva saviem bērniem. Kad cilvēks uzticas Jēzum Kristum kā personīgajam glābējam, viņš ienāk Dieva ģimenē, un tad viņam ir tiesības pieteikties uz šiem apsolījumiem. Tāpēc, ja kāds jautā, kam tad ir šīs tiesības, zini, tādas tiesības ir Dieva bērniem. Vai neticīgais var paļauties uz apsolījumu? Tikai par glābšanu. Vai neticīgais var paļauties uz citiem apsolījumiem? Īsti nē. Bet ticīgais var paļauties uz visiem Dieva apsolījumiem. Tiem, kas atbilst laikam, kurā viņš dzīvo, kā arī uz tiem apsolījumiem, kurus Dievs paredzējis saviem bērniem. Ja mēs paņemtu psalmus un izlasītu tos apsolījumus, ko Dievs devis psalmos vien, to ir tik daudz, tad saliekam kopā psalmus un Salamana pamācības. Tur atrodami tādi dārgumi. Daudzi ticīgie nemaz neapzinās, kāds dārgums atrodams vien šajās divās Bībeles grāmatās.
Kāpēc, lai mēs sagaidītu, ka Dievs vispār mums kaut ko apsola? Vispirms jau tāpēc, ka Viņš mūs mīl. Nav iespējams izmērīt Viņa mīlestību. Viņš apsola mūs vadīt, dāvāt norādes, apmierināt mūsu vajadzības. Viņš apsola mūs pasargāt, un Dieva apsolījumi iet tālāk un tālāk. Viņš šajos apsolījumos atklāja pats sevi. Viņš saka, es tevi nekad neatstāšu un nepametīšu. Neviens cits pasaulē to nevar apsolīt. Viņš saka, es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kur tev jāstaigā. Es tevi vadīšu un uzmanīšu. Vienīgi Dievs var vienlaicīgi uzmanīt visus cilvēkus. Daudzi no Dieva bērniem dzīvo apsolījumu nabadzībā. Saprotat? Apsolījumu nabadzība. Apsolījumi ir doti, bet viņi tos nepieņem kā savus. Apsolījumi ir doti, bet viņi tiem netic. Apsolījumi ir doti, bet viņi cieš trūkumu. Apsolījumi ir doti, bet viņi apšauba Dievu un sūdzas, ka kaut kas nenotiek pēc viņu prāta. Paraugieties uz Dieva apsolījumiem. Bībelē tie ielikti tev un man, jo mēs esam viņa bērni. Kāds varētu jautāt, ko man darīt, lai tos nopelnītu? Pilnīgi neko. Dievs ir padarījis iespēju dzīvot šo brīnišķīgo dzīvi, esot attiecībās ar viņu. Viņš saka, ja jūs meklēsiet savu prieku manī, es došu pēc kā jūsu sirds ilgojas. Ko tādu var apsolīt vienīgi Dievs? Mēs varētu aplūkot apsolījumu pēc apsolījuma un droši zināt, ka Dievs tos piepildīs. Kā mēs varam būt droši, ka Dievs turēs savus apsolījumus? Tāpēc, ka Viņš saka, ka to darīs. Bībele māca, ka Dievs nespēja melot. Meli ir pretstatā Viņa dabai. Dievs nespēja melot, jo Viņš nekad nemainās. Ja Dievs ir nevainojams, tad Viņš vienmēr ir nevainojams. Ja Viņš ir uzticams, tad Viņš vienmēr ir uzticams. Ja Viņš ir spēcīgs, tad Viņš vienmēr ir spēcīgs. Ja Viņš ir svēts, tad Viņš vienmēr ir svēts. Viņš nemainās. Visu, ko Viņš savā vārdā ir solījis, vai varam par to būt droši? Jā, noteikti. Bet kad Bībeles apsolījums kļūst par manu? Es gribētu, ka jūs to pierakstāt, jo esmu to jau teicis 3 reizes. Ticēt apsolījumiem, bet to nepielietot ir bezjēdzīgi. Ļaujiet pajautāt, kam pieder Dieva apsolījumi? Dzirdēju vienu cilvēku sakā man. Paldies, kungs. Ļoti labi, es to novērtēju. Dieva apsolījumi pieder Dieva cilvēkiem. Tad vēl viens jautājums, vai tu esi Dieva bērns? Sakiet āmen. Tātad tas nozīmē, ka Dieva apsolījumi pieder tev. Āmen? Vai saproti, cik bagāts tu esi? 5 no jums to saprot. Redziet, mēs tos uztveram kā pašus par sevi saprotamus. Klausaties? Kad apsolījums atbilst personīgai vajadzībai, kuru Dievs ir apsolījis apmierināt, Viņš ir apsolījis tev vadīt. Izlasīsim 32. psalma 8. pantu. Es tevi mācīšu un rādīšu ceļu, pa kur tev jāstaigā, es pār tevi turēšu nomodā savu aci. Neviens cits, izņemot Dievu, tev to nevar apsolīt. Bet kad es varu pasludināt apsolījumu kā savu? Viņš saka, ja man vajag padomu, vadību un gudrību pieņemt lēmumu, man ir dots apsolījums. Vai varu pieņemt Dieva apsolījumu, dāvāt man gudrību? Jā, bet tas ir Viņa apsolījums apmierināt man personīgo vajadzību. Mums visiem ir šādas personīgas vajadzības. Otrkārt, kad to pieļauj svēto rakstu konteksts. Tu nevari izraut raksta vietu no Bībeles un teikt, es to pasludināšu sev. Kāds ir tās konteksts? 1. Jāņa vēstule, 5. nodaļa, 14. un 15. pants. Ieskatīsimies tajos. 14. pantā viņš saka,
Un šī paļāvība mums ir uz viņu, ka viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Ja zinām, ka viņš mūs klausa, ko vien lūdzam, tad zinām, šis ir Dieva apsolījums, bet kāds ir tā konteksts? Es nāku pie viņa, un man ir kāds lūgums. Es lūdzu pēc vadības, bet te teikts, ja tāda ir viņa griba. Viņš klausa mūs, ja ko lūdzam pēc viņa prāta. Viņš mūs klausa, tad zinām, ka saņemam to, ko esam no viņa lūguši. Apsolījuma piepildīšana nes viņam godu. Ja es Dievam lūdzu, kas man nenāk par labu, tad viņš to nedarīs. Ja es lūdzu sautīgi iemeslu vadīts, tas nenes viņam godu. Bet ja tas ir, kas pagodina Dievu, mums ir tiesības ticēt, ka viņš šo lūgumu piepildīs. Viņš piepildīs šo apsolījumu. Tad vēl, ja tas ir saskaņā ar viņa gribu manai dzīvei, ja tu viņam lūdz, kas nav viņa griba tavai dzīvei, viņš to neņems vērā. Tu vari lavierēt un manipulēt ar apstākļiem un darīt to, kas nebūtu pareizi. Varbūt pat nebūtu likumīgi, bet tu saproti, ka esi izracis sev bedri. Tu sāc dzert indi, ko pats esi samaisījis. Bet, kad mēs dzīvojam Dieva gribā, mums ir tiesības pasludināt Dieva apsolījumus. Vairums no jums izskatās jau pietiekami veci, lai saprastu, ka tas nedarbojas. Tas darbojas tikai paklausībā viņam. Mēs visi esam lūguši pēc tā, kas mums šķiet. Kungs, es vienkārši zinu labāk. Mēs lūdzam vairākas nedēļas, līdz Dievs parāda, ka tā nav viņa griba. Nākamais jautājums būtu, Dievs, kāda ir tava griba? Vai viņš tev to atklās? Jā. Vai tad viņš nav teicis, lūdziet, un jums taps dots? Tu meklē gudrību un atziņu, lai varētu viņam paklausīt. Pareizi, tāpēc viņš ir apņēmies Dieva bērnam dot atbildi. Viņš ir apsolījumu Dievs. Man ir tiesības pasludināt apsolījumu kā savu, ja dzīvoju Dieva gribā. Ja tu dzīvo paklausot Dieva gribai, tu nemaz negribēsi neko tādu, kas nav viņa griba. Muļķīgi ir aiziet no Dieva gribas. Lūk, kas sanāk. Dievs sniedzas pie tevis, lai atbildētu tavu lūgumu, bet lūk, kas notiek, ja tu izej no Dieva gribas. Dievs vēlas, bet tu vairs neesi tādā stāvoklī, lai to saņemtu. Kad tu lūdz, Dievs, lūk, ko es vēlos. Viņš nevar tev to iedot, kas nav viņa griba. Tavā dzīvē nav tādu situāciju, kuras Dievu neinteresētu. Nav tādu vajadzību, kas Dievam nešķistu svarīgas. Nav nekā tāda, ko viņš nespētu tev sagādāt un dot. Tomēr mums ir jāizlemj, vai mēs esam gatavi to darīt pēc Dieva prāta un noliktā laika. Ja tā, tad Dievs man ir devis apsolījumu, kuru viņš nevar nepiepildīt. Man ir tiesības uz apsolījumu, kad Dieva gars manī to apstiprina. Ikvienā ticīgajā mājo svētais gars. Viņa atbildība bija likt mums saprast, ka mēs esam pazuduši. Viņa uzdevums ir palīdzēt mums izprast Dievu. Viņa uzdevums ir palīdzēt mums dzīvot tādu dzīvi, kādu Dievs mums ir paredzējis. Viņam ir daudz uzdevumu. Kāds ir viens no viņa uzdevumiem? Atklāt patiesību, parādīt mums patiesību.
Kas tad notiek? Kad mēs meklējam Dieva prātu kādā jautājumā, zinot, ka Viņš vēlas darīt tieši to, ko pats ir apsolījis, kas notiek? Es par to domāju šādi. Ja es lūdzu Dievam pēc kaut kā tāda, kas nav Viņa plānā, tad man tas nāk par ļaunu. Tajā nav nekā laba. Es savā garā zinu šo sajūtu un domāju, kā arī tu to pazīsti. Dieva gars ienes šo klusumu sajūtu, Viņš palīdz sajust Tēva gribu. Tā ir Tēva griba. Āmen. Es to darīšu. Tieši tāpēc mēs varam izteikt lūgumus un aiziet pārliecināti. Pēdējais punkts. Svētais gars dara ne tikai to, viņš dāvā mums arī miera sajūtu. Es zinu, ka man ir tiesības pastāvēt uz savu lūgšanu, kad savā sirdī jūtu mieru par to, ko esmu lūdzis. Kā es varu zināt, vai tas ir pareizi? Vai Dieva vārdā tas ir dots? Vai Dieva vārds to pieļauj? Vai tas saskan? Vai tas piestāv tev kā Dieva bērnam? Kas tiek sagaidīts no mums, kad pieņemam apsolījumu kā savu? Mēs sagaidām, ka Dievs būs tas, kas visu izdarīs. Ir pavisam 3 īsas atbildes. Ja es pieņemu Dieva apsolījumu kā savu, man ir 3 uzdevumi. Pirmais – paklausība. Otrais – ticība. Un trešais – pacietība. Man jāgaida uz viņu. Tu zini, ka viņš darīs to, ko ir apsolījis. Tev jātic, ka tā būs. Tev pacietīgi uz to ir jāgaida. Bieži cilvēki lūdz pat saskaņā ar Dievu gribu. Viņi lūdz pēc pareizām lietām. Dievs uzklausa viņa lūgšanas, bet tad viņi pieļauj briesmīgu kļūdu. Man to vajag tagad. Tam jānotiek jau nākamajā nedēļā. Viņš, kurš ir radījis laiku, valda pār laiku. Viņš, kurš radīja laiku, radīja arī mērķi un plānu tavai dzīvei. Dievs zina nākotni, pagātni, tagadni un visu, kas tam pa vidu. Viņš zina, ka tam jānotiek. Viņš zina, kā tas notiks. Bieži viņš pārbauda mūsu attiecībā uz laiku. Vai mēs viņam uzticēsimies? Ja es steidzos viņam pa priekšu, tas nozīmē, ka neusticos viņam. Es uzticos, nē. Ja es viņam uzticos, tad es uzticēšos, ka viņa noliktais laiks ir labāks par manējo, jo tas tāpat kā viss cits ir saistīts ar visu varano Dievu. Tik daudzi pienāk tuvu tam, lai saņemtu Dieva svētību. Bet viņiem to vajag tagad, tā vietā, lai gaidītu uz Dieva laiku. Tas sabojā visu notikumu. Vai tu maz apjaut? Cik svētīts tu esi? Vai saproti, ka šī grāmata, 66 grāmatas, kas veido Dieva vārdu, visas šīs lapas puses, kas piepildīts ar vienu apsolījumu pēc otra, pieder ikvienam no mums, kas esam Dieva bērni? Kāpēc, lai kāds gribētu to aizvietot ar kaut ko citu? Bībele ir labāka par kompasu, gan garīgi, gan visādi citādi. Tā ir labāka par jebkuru citu padomdevēju. Neviens nevar dot tik labus padomus. Nekas cits nespēj apmierināt tavas vajadzības kā Dieva vārds. Šis brīnišķīgais Dievs, kas tevi mīl, kuram tavai dzīvei ir labākais plāns, tas ir viņa plāns tev. Un viņš saka, ja vien tu man paklausīsi, uzticēsies un būsi pacietīgs, es tev došu labāko, ko vien varu dot. Tēvs, mēs esam tik pateicīgi par tavu pacietību pret mums. Kungs, mums reizēm vajag ilgāku laiku, lai saprastu. Paldies par pacietību. Es lūdzu par tiem, kas šodien dzirdēs šo vēsti, kas šobrīd ir grūtībās un piedzīvo kādu zaudējumu vai īpašas vajadzības un nezina, pie kā vērsties. Kas prāto, vai tu tiešām viņus mīli?
Es lūdzu, ka tu šodien iedrošinātu viņu sirdis. Jā, tu viņus mīli, jā, tu zini viņu vajadzības, jā, tu vēlies tās apmierināt, jā, tevis noliktā laikā un veidā. Tēvs, es arī lūdzu, ka Svētais Gars katram no mums atgādinātu par mums doto dārgumu, par to, cik ļoti tu mūs mīli, visos iespējamos veidos. Jēzus vārdā, āmen. Ja tu vēl nekad neesi uzticējies Jēzum kā savam glābējam, vai tu saproti, ko tu dari? Tu centies dzīvot šajā trakajā pasaulē bez labākā iespējamā palīga. Gudrākais, ko tu vari darīt, ir lūgt, lai Kungs Jēzus Kristus piedod tev tavus grēkus. Atzīsti savu grēcīgumu, ka esi sacēlies pret viņu. Lūdzu, lai viņš tev piedod, pamatojoties tajā, ko viņš izdarīja pie krusta, kad Golgātā izlēja savas asinis. Lūdzu viņam piedošanu, jo viņš to ir apsolījis, pat ja tu to neesi pelnījis. Pakļauj viņam savu dzīvi un ļauj, lai viņš paņem to savās rokās. Ļauj, lai viņš vada tavu dzīvi, un pēkšņi viss mainīsies. Tā ir mana lūkšana par tevi. Ja esat saņēmis svētību klausoties šodienas raidījumu, lūdzu ieskatieties interneta lapā intouch.org. InTouch vada cilvēkus visā pasaulē dziļākās attiecībās ar Jēzu Kristu un stiprinot vietējo draudzi. Šo raidījumu sponsorē InTouch ministrija un tā skanējums iespējams pateicoties Dieva žēlastībai un jūsu uzticīgajām lūkšanām un dāvanām.